Sveiki visiem, es šeit Miķels. Šodien es turpinu spēlēt farmingu. Pēdējā reizē mēs nokulām visus laukus. Un šajā sērijā es domāju nodiskot viņus iesēt. Tagad rapsis man būs jāpārdod decembrī. Es īstenībā domāju, ka es to eļļu nemaz vairs netaisīšu ar šito, kas man ir šis mazais. Viņš ļoti maz un lēni taisa. Šeit karš diezgan daudz vēl. Domāju, lai viss iziet cauri tie litri rāpšu. Un tad es pārdošu. Pagaidām tad es sākšu diskonu. Es domāju arī pārdot visas un to visu tur šo māju. Jā, neko citu nevaru darīt. Ka tikai visas. Kas arī diezgan maz, bet tos skatīsies. Un es domāju arī šito pārdot māju. Jo šeit iekšā man nav nekas smutās šeit. Jā, tur nav nekas iekšā. Es gribētu uzlikt kaut kādu lielāku angāru. Lai man būtu gar likt tehnikas. Reikas arī pabeidz diskot pirmo lauku. Jāķers klāt pie otrā. Man doma galvā, ka es varētu šito, tas sanāk, kurš 48 un 47 lauku uzsēs kā vienu veselu lauku. Man nāksies ceļu pa vidu sadiskot kopā. Kaut gan īsā vienalga, es pa viņu tāpat nebraukāju. Ciķi arī pa viņu nebraukāju. Tāpēc es domāju, ka es pat īsumā tā varētu izdarīt. Tad man sanāk būs viens liels lauks. Un cik vispār jāsaka, cik maksājuši tie lauki? 102 000, 93 000. Nu, diezgan daudz godīgi. Bet ja es domāju, ja es pārdošu, kur ir rapsi, 138 000, tad es varētu nopirkt. Bet es nezinu, vai, jo gribētos arī kombaini jaunu. Ja kombaini man ir kombaini, tā, kur ir kombaini? Kombaini šeit, jā. Man ir pats mazākais, un nākošais reiz iznāk diezgan dārgi, 226, bet viņš var teikt ir tieši tāds pats. Bunkura ziņā tieši tāds pats. Heidera ziņā man tā šeit bišķi, jā, 6 metri, šis 6,2 metri. Ja vienīgais nenopērk kaut kādu šitādu. Tas ir salokāms heiders. Vai kurš tas sanāk, man tur vēl lēts, tad nākoši iznāk šitie. Bet šitie jau redzi speciāli kalnu kombaini. Viņš arī tīri teorijas var nopirkt, bet... Ankašais, jā. Aizmēr 250 000 Johns nākot. Es nebiju redzējis pat 250 000 John Deere sen. Jā. Tas īstumā jāskatās. Ja man tad vēl eļļa bijuši uztaisīsies. Un kas vēl ir olas. Un tas tā. Es varētu salmas pārdot. Manā labība ir. Tos gan arī pārdošas reizē. Kā reizē kopā ar visam. Bļāns,
Vajadzētu kaut ko izdomāt, kaut lauku. Ja man sanāk viens brauciens mazāk pa pusi diskiem. Jo tad sanāk, kā tur man ceļā iet iekšā, nē. Es īstenībā nekādīgi nevaru to izlabot. Kaut kā dīvaini viņš man uztaisījis. Kaut kā varbūt savādāk arī nevarēja. Nu, tagad es skatos pēc GPS. Man normāli iet viss tas. Tad vairs nav man tā šitā mazā līnija. Vismaz pēc pirmā skata. Tagad man viņš ir viens liels lauks. Pabeidzis viss lauks diskot. To lauku uzsveic kā kopējumu. Tagad vajadzētu sākt sēt, bet vai tagad var sēt? Nē, sēt varēs nākošu mēnesi. Kaut gan, kas vispār būtu? Konola maksā 3000. Rīsi 2000 maksā. Es zinu, ka soja pupas maksā 5300, bet viņas ir jāsēja aprīlī. Un tad nāksies gulēt tik ilgi, kamēr nepienāks aprīlis. Jo diezgan daudz naudas man atnesīs soju. Jau nav rapis jāpārdoja. Kad man bija decembrī jāpārdoja? Jā, decembrī. Ap 2 decembrī. Bļāns ir diski tik smaka, pilnīgi priekšlākām un traktoram. Tā. Tagad es domāju, es varētu īstenībā pat pārdot šito angāru, vai kas viņš skaitās. Atšķirā. Tā piekapot citronolu. Man šitā piekabi kāda viņa ir. Viņa varbūt arī kā graudu piekabi. Oi, nē. Tā šitā. Jā, man viņa varbūt kā graudu piekabi. Tas domāju, ka pārdošu. Man tas šeit nebija ten, kura nomainīt. Nē, ir gan. Kā viņi nebija atrast toreiz, kad es meklēju. Un tad tagad es aizvarēšu pārdot salmas, viņi varbūt nav paši dārgākie tagad. Bet es viņus vismaz pārdošu. 340 metri no maniem. Tas ir kur? Tas ir tajā pusē. Tāpat nav tā. Nu tad tagad arī aizbraukšu.
Tā, Riks arī esmu klāt, jāpārdomā kur. Šeit vai kur? Laikam šeit. Jā, cik tu bija kaut 5600 laikam pāram. Tagad es aizbraukšu uzlikt lielos bortus viņai. Es esmu klāt. Lai tur šeit. Šeit tā. Un tā tas ir mazais. Šis ir lielais. Es domāju, krāsāt pašu atstāt vai nomainīt. Uzliek kaut kādu citu. Es varētu celtni pat varbūt uzlikt. Nē, vai šitā. Es varētu, neesmu oranžu, tā šeit bija labi. Jā, oranžu kroču atstāšu. Nē. Nā, šitā. 6500. Traktoram es gribu noņemt šitā. Ja tagad es ņerēšu, kurā brīdī uzlikt pa brīvo. Tas, ko maksā, tas ir daudz. Nē, tad lai vispārējais paliek kāds ir. Es padomāju, es varētu atsvaru lielāku nopirkt. Ja man tagad jūs cik, man taču ir šitāds uz 750 kg. Varbūt var kādu lielāku dabūnu. Cik es tev varu uzlikt? Tonu var dabūnu. Tonas ir 50. Es īsumā šitādu varētu nopirkt. Ja, tas nopirkšu šito. Un šito atsvaru, domāju, es nepārdošu, atstāšu. Lai paliek viņu. Bļāns. Atstāšu tāpat pagaidām. Viņš stāja. Tā, tagad es varētu pastīties, es varbūt varu māju arī var pārnāt. Es varētu tā paprāt nolīdzināt šeit nedaudz. Cik man daudz naudu aizņems, to izdarīt. Es kaut šitādu gabalu tagad. Boļiemeņa apaļīgāks viņš palika. Kāds varētu uzlikt? Cik man 60,000. Šeit tāda maziņa angāriņa. Šī tādu varētu. Vai pagaidām šī tādu. Es pat nezinu. Šis kāds baigi garais tāds sajūta viņš ir. Tas baigi garais viņš ir. Nu, vot, mazāki tam.
tomēr nāksies šito gan jau paņemt. Es gan viņu nolikšu šitien. Ceru, ka normāls būs. Nokrāsošu piebrauktu. Kas ir šeit pa smiltīm? Cena smiltīm krāsā? Vai ir šito, kas tur ir? Jo kā tādu pašu nokrāsot. Vajadzētu to koku nozāģēt. Tā šitā. Tā, lai te vismaz smukāk izskatās. Nolīdzināt kaut bišķīt. Uztaisīt apaļāk tā virsmu. Tā kaut kā šitā. Ir tās bišķi kalnas zaugšas ar beigas, bet normāli. Cerā tagad es pie reizes zāģis reizi nopirkt 1000. Nē, 2 man nevajag. Tā. Viņš man grib. Tā, kā es noņemu šitā. Es tagad domāju, kur man ir iekrājis. Tā šeit. Piegāds varētu kausu nopirkt savam iekrāvējam. Tie vienīgais JCB domās, lai viņš derēs manējam tieši. Labi, nopirks pasīties, varbūt arī derēs. Un tad es vispārīgi gribēju dakšas nopirkt. Tas arī ECB. Un tad paņemšu parastās spēļu. Tā. Tagad es domāju, ka otru piekabu arī likt iekšā, vai piekabu var citur nolikt. Nu, sākam pats to koku prom dabūšu. Tā pasīšos no sākuma, lai man kausu dara. It kā dara. Kādas vainas nav. Es pilnīgi tā atliek to. Lai pagarām arī veikalā pastāv. Vajadzēs atbraukšu portakaļ. Es pamanu, tas stikls ir līdz pat lejai pašai. Tā kā. Juhaida. Kājas ir pacēlās. Pagaidām kaut kur šeit nolikšu viņu. Lai tur stāv. Es varētu šitos salons, es varu pat kombēnu ārā atstāt. Man papriešu no sākuma kombēnu. Un tas saka, man headredzes ārā kaut kur nolikt.
dinamiskā laikā. Nā, es domāju, ka es iedara pa taisam šeit no augšas. Ceru, ka netraucēs viņš. Vēl viens koks tur ir, bet tas man baigi netraucē. Oi, tā. Oi, ne to nokubināju. Es tiešām nezinu, ko man piekab darīja. Jā, kad... Jā. Negribējos. Ko mums varētu tagad taisīt laukumies? Tā. Mēs kā šķību zinām. Ietais un... Tā. Tā. Nē, tur aizgrietos neliels kalniņš ir, bet nekas. It kā nekas neripulējā. Disks kaut kā, es domāju, es varu ārā atstāt mierīgi. Zini, kas varētu uzdarīt? Es varētu pārdot šito. Nu, tās ists man tik maz to... tās olas taisa, kad... Jā, es pirmkārt arī baigi man vēl ir ists. Es jau tur tikai nopirkt. Nē, es sapratu, ka man nav vairs. Olas varētu izvērt ārā. Aiziet šeit un pārdot pa 30,000 šito. Jā. Atraši ten. Tas taisīt pa smuko, tāpat kā tur kaut kā sanda sāda. Un tas ir šitas. Jā. Tā pa smuko, lai būtu vismaz. Tur, lai zāle paliek. Vai kas īsiņš pār. Tas sols varētu tagad pienest šeit. Širā. Disks tas pagaidām noliks šeit ārā. Tā. Par eisums saimšanas centīšos dabūt tai vienā iekšā. Tā. Lietas sākās.
gaisā palika. Kas man lido? Vai tas man nelido? Apmēram Sēmšiem lido. Kā vajadzētu nokrist pie zemes, ka zeme patiesībā mazāk. Tāpat gaisā. Laikam kā spēle nereģēs augstus, paņēma zemāk. Tagad es varētu iet gulēt. Kas nu notika? Pats par sevi sāk skriet. Es varētu tagad tā, nē, viss man vairs nav. Pasīties, kas atlaidēs ir. Nekas tāds un gulēt. Tā atlaidēs ir traktors un kāds kombains. Tā. Sēž. Tas teica, ka šis gan soipups sēž, tas ir aprīlis. Tas varētu pastīties, varbūt kaut kontrakti. Vai nelieli. 4000 dūtu patām. Tā 4000 priekš tā ir jēga. Zinu, ka nē, tad es iešu tālāk gulēt. Piekabe, troselē malku pārdāt sēmšīna, ar kuras ir sēt tikai rapsi un bietas, vai kas tas ir? Cukurbietas laikam. Diski un arī diski, šitie priekšēji varētu būt. Gribētu tas atlaides kaut kombānu vai sēmšīnu, tā būtu ideāli. Bet kontrakti man ir kādi labi, kur tā vairāk maksā. Āršanu es negribu. Pagājušajā sērijā diezgan ilgi ar vienu lauku. Atlaidēs. Sēmšīna. Bet dzirkspēku traktoram pietrūkst. Nu jā. Kaut gan var jau nopirkt. Es domāju, ka tas, kam tur pietrūks dažas cietību, tur es nekam nevajadzētu būt. Cerams. Ja man taču ir no sēmšīnām. Nevienam, man taču ir pēc dzirkspēkiem. Nu, šitā jau asimetrijā, šitā jau tiek lieli. Un, kurš atlaides sēmšīna ir pagaidām nepirkšu. Varbūt traktors būtu arī pavilcis, bet negribu riskēt. Uz kūšana ir. Tad es to arī darīšu. Ņemšu tehniku. Tas pats traktors. Kombainis. Un braukšu uz 48. lauku. Tāpatām pie mums mājām.
Pirmo piekabu vadu prom, konvents pilns stāv, un vēl cik man sanāk, vēl viena līnija tur iznāk vai divas. Un tad jau kontrakts būs izpildīts. Maziņa līnija paliks. Reks arī pabeidz kontrakta lauku. Tā kā man vajag izgāzt tas, kas man ir kombainā, un braukt izgāzt viņu. Reks arī esmu klāt pie izgāšanas vietas. Vajadzētu būt kontraktam izpildītam. Jā, un es vēl dabūju 10 000 plusā. Un no kontrakts dabūju 14. Un es domāju, ka šitos ar viņiem beigšu. Bija domāts, ka es vēl nosēšu laukus, bet kaut kā aizgāja baigi to, ka es visu sāku taisīt visu un nepaspēju. Tāpēc domāju, ka to es darīšu nākošajās sērijās. Tāpēc tiekamies nākošajās sērijās.